tehnoloģiju pasaulē tikai drosmīgākie ražotāji izvēlas iet to ceļu, kas, teiksim tā, nesakrīt ar masveida tendencēm. Viedtālruņu tirgus. Mums ir tik daudz dažādu ražotāju un tālruņu modeļu, bet operētāju sistēmas, kas tiem vēdrā ir uz vienas rokas pirkstiem saskaitāms. Saskaitīsim kopā. Mums ir Android, mums ir iOS, mums ir RIM BlackBerry tālruņiem, mums ir Symbians un mums ir Windows Phone. Lūk, Nokia ir nolēmis iet savu ceļu un izstrādājis viedtālruņu operētāju sistēmu MeeGo. Iespējams, daudz no jums nav dzirdējuši par MeeGo, bet viedtālruni Nokia N9 gan jūs noteikti nebūsiet palaiduši garām. Un šīs dienas stāsts ir par N9 un MeeGo. Pirms aplūkojam, kas tad ir šis MeeGo, vispirms iepazīsimies ar stāsta galveno varoni Nokia N9, kas pašreiz ir vienīgais viedtelefons, kas darbojas uz MeeGo platformas. Telefona korpuss ir veidots no viengabalaina plastikāta materiāla, glancēta vai matēta, un pašu telefona korpusu mēs varam pasargāt ar šādu te komplektāciju iekļautu gumijas vāciņu. Telefonam ir 3,9 colu AMOLED ekrāns, kuram ir ārkārtīgi augsts kontrasts. Melnā krāsa ir tiešām melna, un mēs pat nevaram redzēt, kā ekrāns pāriet tajā melnajā apmalītē. Ļoti skaisti. Telefona dizains ir ļoti asketisks. Šeit augšpusē mums atrodas austiņu pieslēgu vieta. Nospiežot šeit mēs varam tikt zem vāciņu klāt pie micro USB lādētāja un datu kabeļu pieslēgu vietas. Un šeit aiz tādu pabīdām vāciņu mums ir maza atvilknīte, kurā mēs varam ielikt mikro simkarti. Un vienīgās podziņas, kas šim telefonam ir labajā malā. Ar vienu mēs telefonu varam ieslēgt, izslēgt un regulēt skaļumu. Tas arī viss. Priekšpusē nav nevienas pogas. Ne skārienu jutīgas, ne fiziskas. Un kā papildinošs dizaina akcents ir aizmugurē esošā 8 megapikseļu Carl Zeiss Tessar foto-video kamera. Arvien vairāk mēs sākam tā kā par pašsaprotamu lietu pieņemt, kad modernos viedtālruņos kameras ir ļoti labas un it kā zūd vajadzība pēc šīm mazajām point and shoot kamerām. Un patiesībā vairākos ceļojumos es arī biju līdzi paņēmis kā savu pamatu telefonu, kā pamatu kameru tieši šo tālruni. Un priekš tādām vienkārši atspoguļo, ko es redzēju, ko es darīju, kamera patiesībā patīkama. Nevar palaist garām arī to sajūtu, ko rada izteikti košais AMOLED ekrāns. Jo esam redzējuši uz Samsungiem spilgtus AMOLED displejus, un arī Nokia māk izveidot pat tiešām stulīgām krāsām tādu un izteiksmīgu ekrānu. Un viedtālruņa gadījumā, kas maksā pietiekami daudz, tas ir nozīmīgi. Un galu galā, jo labāks ekrāns, jo labāks izšķirtspēja un krāsas, jo patīkamāk ir lietot visas tās daudzās lietotnes, kas ir pieejamas šiem tālruņiem. Tā tas ir milzīgs pluss. Pats viedtālruņa korpuss ir izstrādāts ārkārtīgi augstā līmenī. Šeit nav nekādu šuvju. Tas ir faktiski viengabala aparāts, kurš lieliski turās rokā un neslīd ārā. Bet mums šīs dienas stāsts ir par MeeGo. Un viena no lietām, ko es pats pamanīju lietojot šo operētāju sistēmu, ir tas, ka viņi ir ārkārtīgi vienkārši. Burtiski te var pārslidināt pāris kustības ar īkšķi un viss notiek. Aplūkosim telefonu saskarni. Gaidīšanas režīmā mēs vienmēr telefona ekrānā redzam pulksteni. Manuprāt, ļoti ērti. Divreiz pieskaramies ar pirkstu, pārslidinām pāri, un mēs nonākam centrālajā darbvirsmā, kurā ir uzstādīts visas lietotnes. Pārbraucot ar pirkstu pār telefona ekrānu virzienā pa labi, mēs nonākam pie otrās darbvirsmas, kurā tiek attēloti aktuālie notikumi iekš Facebook vai Twitter vides, jaunākās pasaules ziņas, e-pasta vēstules, laika ziņas un tam līdzīgi. Viss vienā ērti pārskatāmā logā. Tā bija otrā darba virsma. Savukārt, pārslidinot pirkstu ekrānam virzienā pa kreisi, te jau parādās viena no MeeGo priekšrocībām – iespaidīga multitasking, ja vairāk uzdevumu režīmu funkcionalitāte. MeeGo spēj bez problēmām vienlaicīgi darbināt vairākus desmitus ar dažādām lietotnēm, starp kurām ar vienu pirkstu kustību ir iespējams pārslēgties jebkurā brīdī. Gludi un bez aizķeršanās, un pat 30 vai 50 vienlaicīgi atvērtas lietotnes praktiski neietekmē telefona ātrdarbību. Ja godīgi, tas arī viss. 3 ērti pieejams darbvirsmas, kas nodrošina piekļuvi visām ikdienā vajadzīgajām funkcijām. Kā izsakās daži Nokia N9 lietotāji, tas brīžiem pat šķiet mazliet garlaicīgi un kaitinoši. Taču visi pēc neilga laika saprot, ka tas jau arī ir tieši tas, ko mēs esam vienmēr vēlējušies iegūt no viedtelefona – vienkāršu un ērtu lietojamību. Vairākus gadus draugi, kuriem bija iPhone vai Android tālruņi, noteikti tā šķību greizi acis skatījās uz cilvēkiem, kas joprojām lietoja Nokia tālruņus, kas varbūt nebija īsti vēl tikuši tik tālu savā attīstībā, kā šie iepriekš pieminētie konkurenti. Tad tagad ar Nokia N9 ir tā
iespēja beidzot arī viņiem parādīt, ka Nokia var, un ka N9 ir tāds diezgan tūs konkurence iPhone'iem vai Android augstākās klases telefoniem.